Sveiki visiem no Big Green Egg. Kā jau zinām, visi ikdienā skrienam, steidzamies un aizmirstam parūpēties par šiem zaļajiem mīlīšiem, kas ir pasaulē viena no labākajiem komando grilliem. Kā jau zinām, Big Green Egg nav vienreizējs pasākums un vienreiz lietošanai. Tas ir mašīna, grills, tehnika, virtuvē, tā ir uz mūžu. Un tāpēc lūdzu pievērsīsim uzmanību. Pieņemsim kā eņģēm šām lietām. Visām tas ir kustīgas detaļas, šeit viss kustās. Un ar laiku, ja jūs tam nepievērsīsiet uzmanību, viņas mēdz ierūsēt un iesārņoties. Un šīs detaļas tiek salocītas un salauztas. Tāpēc šīs ir vietas, kam vienmēr ir jāpievērš uzmanība. Jebkuru eļļu vienkārši var ieeļot, lai viņas labi strādātu, kā šeit redzam no pirmās dienas jau. Vēl viena nianse ir, kas gaismas plūsmas regulē temperatūrai. Vienmēr pēc grillēšanas vajag viņu noņemt nost, arī iztīrīt, notīrīt, jo šeit izveidos ļoti daudz visādi nosēdumi, netīrumi, tauki, viss, pili, viss. Un tad viņš pēc tam ar laiku jums vairs nestrādās, nefunkcionēs un sveķainis paliek. Tas tomēr ir tā arī lieta, ko vajadzētu vienmēr pēc grillēšanas notīrīt, lai jums viņš ļoti labi strādātu. Kā jau redzam, šodien atvests uz apkopi ir viens grilliņš un pievērsīsim uzmanību, apstīsimies, kas viņam būs jāizdara, kā redzam, ar blīvēm. Ja? Pati blīve pēc sezonas lietošanas ir viss kārtībā, vizuāli nekādas problēmas nav, jāmaina viņa nav, jo bieži vien, kas notiekās, citi uzskata, ka to blīvējumu nevajag, viņi neskapēc viņu noplēšanos, tas tā nedrīkst būt, viņam ir obligāti jāpaliek. Un bieži vien ir tie blīvējumi mistiski pazuduši, nezinu kādā veidā, bet šeit viss ir kārtībā. Tad nākošā nianse, ko mēs varam pārbaudīt, kas ir ar blīvējumu. Ielikam iekšā šādu papīra lapu, aiztaisam ciet un parāstam papīra lapu, ārā nenāk, tas ir ļoti labi, ar blīvējumu viss ir kārtībā. Ja aiztaisiet ciet un papīra lapa iznāk ārā, tas nozīmē, ka tur izplūst gaisa un tas ir ļoti slikti, tad ir jāpieregulē ar eņģu sistēmu, to visu var izdarīt un saregulēt. Šeit viss ir kārtībā. Pastīsimies, kas lācītim vēderā, kur saimnieks ir labu gribējis, smuki notīrījis čugunu resti pēc darbošanās, viss ir kārtībā, viss ir forši, bet ir viena nianse. Nekad čugunu resti neiestājam neiesmērētu ar eļļu. Kā jau redzam, sāk jau lēnām veidoties korūzija, izstās ļoti neglīti un viņš ar laiku paliks vēl vairāk aprūsējis. Tas nav labi. Vienmēr vajag notīrat, iesmērēt eļļu, ielikt iekšā pasildīties, ņemat ārā, atkal iesmērēt eļļu. Bet vienmēr, kad beidzat gatavot, notīrat resti, viņu uzglabājāt tikai iesmērētu ar eļļu, lai viņa saglabātu to savu svaigumu, lai nebūtu tā, kad pēc tam pirmo cepienu taisat, steiku un metat ārā, saka, negaršot ne pēc kā, tāpēc, ka šādas režģa to, diemžēl, nevar darīt, sabojās ir tikai gaļa.